čau visiem! Peteriks Riks, 2024. gads, ieradies Cliff of Mohers. Sākums izskatās tā, tu iebrauc te, kārparks, tur biļetītes var saņemt. Iebukojot online, viņas izmaksā bišķiņ lētāk. No rītiņa būs 7 eiro, pa dienu 10 eiro, uz vakar būs 8 eiro, vai uz vietas var nopirkt. Mēs samaksājām katrs pa 10. Tālāk te ir kārparks, varat noparkot savu mašīnu. Un tad tai būdiņā sievieti iedod tādu čekiņu, lūk. Ja pasmaidīs, dabūs pat atlaidīt. Noskanējot šo kodiņu, var dabūt aplikāciju uz telefonu ar audio gidu. Sīk smalk viss izstāstīts, kas tur notiek, kas nē. Izskatās, te diezgan daudz turisti ir saradušies. Tāda maz veikaliņa. Tikai, man liekas, pagaidām šodien viņi ir cieti. Vairāk varbūt viņi atvērti ir vasaras sezona. Var visādi šmotkas nopirkt, visādas lupatiņas. Tad ne pa to ejam tik tālāk. Uz tiem trakajiem klifiem, kur ir izveidojušies apmēram 3, cik tur tos miljonus gadus atpakaļ. Ir te tāds vizitoru centrs. Kājiņas var notīrīt no lielās brādāšanas pa dubļiem. Paskatīsimies, kas tam mums te notiek. Informācijas centrs. Tādā alā ir ierīkots. Tur atkal lupatiņas var sapirkt. Te neliela kafēnīca. Un šeit ir ieja kaut kādam exhibition centram. Cik skatos, te arī filmiņu var paskatīties 4D. Kafūzīts, kafēnīts ar tādiem skaistiem stikliem, ar skatu uz klifiem. Tāds skaists sēdvietas, vai kas te tāds ir? Kāpnīca velk uz augšu. Kāds sens tornis ir redzams. Un reku pirmie iespaidi jau no klipiem. Vecais labais O'Brien tornis, uz kur vairāk nevar tikt. Nelaiž, tāpēc, ka turisti karājas un mēģina nokrist. Tur tālumā paveras skaists skats. Šeit jūs varat redzēt korkas līci. Un te tāds klifiņš skaists. Moher klints sastāv no klintīm Atlantijas okeāna. Viss tas ir Atlantijas okeāns. Izplešas viņi 14 km garumā. Gan viena puse, gan otra puse. Un augstākā vieta ir 214 metri. Šis brīnums ir iedvesmojis visādas mākslinieks, mūziķis, dzēnieks. Runā, ka šī esot populārākā atrakcija Īrijā, kur cilvēki visvairāk grib nokļūt un saka, ja tu neesot bijis šeit, tad tu neesi bijis Īrijā. Pilns ar turistiņiem sanākuši, kā redzēt. Ir tāds skaists žodziņš uztaisīts no akmentiņa, lai pasargātu turists no nokrišanas.
Nu, ekstremāli. Sīms saka, var nopisties, ka maz neliekas. Tā kā uzmanīgi, jā. Kāpiens būs baigi ilgs, starp citu. Pāris cilvēki esot, tā kā 3 cilvēki, it kā esot uzkāpuši augšā 90. Tur kaut kur tālumā Amerika ir, nekas nav pa vidam. Runa, ka te visāds filmas esot uzņemts. Harijs Poters, tā skaitā Lee Pierre vai ainas vismaz kaut kāds no filmas. Tā kā jā, Pēč ar savu filmu būs uzņēmis. Wow! Dublina tīri jūsu zināšanā ir 4 stundu braucienā, Galvei 90 minūtes, Limerika 75, Ennis 40 minūtes. Izskatās, ka te vairāk janāk ir, ka labs laiciņš ir, ja vējš vai lietas līst, tāpēc šito baigi švaki paiet ir. Kopumā šie te uzvar savus 9 miljonus vismaz gadā. Tik daudz turistu atnāk, naudiņas savāc. Nu, tā. No rītiņa atbrauc un tad tu te visu dienu var staigāt. Jo pārgājiens diezgan garš ir. Man liekas, vismaz stundu uz katru pusi vajadzīgi, lai izstaigātu visu. Un, ja vēl bildes grib sataisīt. Arī te baigā dzeloņdrāti. Rakstīts, ka elektrība esot. Jāuzmanas. Electric fences. Ai, bļaļ. Paldies par uzmanību. Šodienai pietiks. Tā jau tiekamies nākošajā video.但是我这个风还长，别人